Mīļie ikšķelieši, es jums nolasīšu mīlestības dzejoli, ko es pirms vairākiem gadiem nosapņoju. Ventspils rakstnieku un tulkotāju mājā piecēlos un pierakstīju. Viņa guļ, viņai drīz būs 67. Viņa sapņo, ka ir atnācis viņš, neskuvies, baltā kreklā, atturīgs, viegli iededzis, smaidīgs, un jautā, vai viņa no viņa joprojām šķirta. Viņa guļ, viņai drīz būs 67, viņa sapņo, bet kā jau sapnī, telpa ir liekta un cita. Viņš, baltā kreklā, ir istabas otrā malā, bet viņa tai pašā istabā, tomēr citā telpā, sārtā kleitā un ļoti jauna, laikā pirms viņas satikās, salauzās, un kā jau sapnī, ir vairākas telpas un laiki, un turpat blakus ir vēl viena viņa, plika. Viņa guļ, viņai drīz būs 67. Viņa sapņo, ka sadalījusies pēkšņi ir daļās divās. Viena ir rozā kleita, kā gliemeža čaula, otra ir gliemezis, kurš no tās izkāpjas laukā. Pliku redz sevi sapņu spogulī, kā lai telpu telpā atpakaļ ieliek un kleitā sevi, tikmēr viņš, atturīgs, neskuvies, smaidīgs, vaicā, kā viņš viņas sapnī tika. Jautā, kam dēļ viņa kleitu nevelk vai nesalst, un vai viņa varētu mēģināt vēlreiz. Tad viņa sapnī atceras tā, kā spēr zibens, ka ir viņš jau 20 gadus kā miris. Nevar taurenis melns, milzīgs kā lidmašīna, vēcinot spārnus, izsūkt nektāru saldo. Nevar mazā matrioška pati no lielās izkāpt. Viņa guļ, viņai drīz būs 67. Viņa sapņo.